Un tagad ir pienākusi kārta izgatavot plēšas, visu, kas ar to saistīts. Vispirms plēšām no metāla izgatavo dekoratīvus aizsargstūrīšus. Plēšām abos galos ir nepieciešami koka rāmīši. Pie kā tālāk tiks pielīmēta kartona plēšu kustīgā daļa. Tālāk darbu turpinās skaņas speciālists Arnis Ābelītis. Atbilstoši ērmaņikas gabarītu izmēriem tiek izzāģēts plēšu ribu līstītes un to savienojam vietas līstīšu galos. Tām līstītēm salīmē 13 plēšu ribu rāmīšus. Visu plēšu detaļu savienošanu veids metāliskā statīvā, jeb konduktorā. Kartona detaļas locījuma vietās bigo un pēc tam nopresē. Plēšu visvairāk locīto vietu pastiprinām ar elastīgu līmlentu. Kartonu sagatavojam nogriežot gar šablonu, izveidojam slīpos galus. Atliek visas detaļas līmēt kopā un katru līmējumu kārtu piefiksēt, pēc tam neilgi nopresēt. Plēšu stūros pirms ādas stūrīšu pielīmēšanas izveidot diagonālu kanālu, apmēram 2,5 mm platumā, hermētiska un locīšanai pakļauta savienojuma nodrošināšanai. Plēšu stūros katru ribu rindu savieno ar elastīgiem ādas stūrīšiem. Ādas stūrīšus pirmajā reizē līmē katrai otrajai rindai, tad nopresē, saspiežot visu kopā.
Pēc tam ielīmē atlikušos un atkal nopresē. Plēšu apdarē no ārpuses tiek uzlīmēts dekoratīvs audums. Pa slejām plēša augšpusē, apakšpusē, priekšpusē un aizmugurē. Katru līmējumu piefiksējam. Poliestera auduma sleju sākumu un beigus taisnā līnijā nogriežam, izmantojot karstu lodāmuru nazi. Tāpat nolīdzinam arī katras rindas slīpos stūrīšus. Ņemam regulējumu laukā. Paliek, kad iepresē šādā situācijā. Tas ir slikti. Katru reizi nopresējot, jāsako, lai ādas stūrītes iegultos tam paredzētajā stūra padziļinājuma vietā. Tagad ir labi. Tā, šeit ir. Katru reizi pēc ādas stūrīša, auduma vai dekoratīvās apdares lentes pielīmēšanas nopresēšanai turpmāk izmanto vītņu stieni. Plēšu ribu augšējai kantei uz auduma pielīmē dekoratīvu apdares lentu. Piespiežam. Piegriež savienojuma vietas un ik pēc katras otrās vai trešās rindas atkal nopresē. Plēšu stūros, kur ir izveidots diagonālais kanāls, secīgi sakārtojas āda, audums un dekoratīvā apdares lente. Šeit iepresēšanai noder plakanklaiblis ar tieviem galiem. Nav nevienas asas laustas vietas. Viss ir laideni, plūdeni. Un šī ir hermetiskā zona jau nostiprināta. Melchiora stūrīšu piekniedēšanai plēšu ribu rāmīšos pa vidu izveido urbumus, kuros pēc tam iedzen dekoratīvās pusapaļās kniedītes. Uz gala rāmjiem tiek pielīmēta papīra lentīte ar ziedu motīvu, kas ir raksturīgi visām ieviņa armoņikām. Arī stūrīši tiek nostiprināti ar dekoratīviem apkalumiem. Plēšu rindu augšpusi, priekšpusi un aizmuguri arī izrotā ar pusapaļajām kniedītēm. Diagonālu zīmējumu tur iegūst, ja kniedīšu skaits rindās par vienu atšķirās.
Lai instrumenta apakšpuse nenoskrāpētos, novietojot kādreiz uz grīdas, vēlams apakšā pieskrūvēt nelielas skājiņas. Nu, re, plēšas mums ir gatavas.